Madonas novada Ošupes pagastā Eglīšu saimniecības galvenās iemītnieces, vairāk nekā 60 brūnaļu un raibaļu, vēl tikai apgūst jauno mājvietu. Ar jaunajām ērtībām ir jāpierod. Gan pie īpašās ierīces, kur sānus pakasīt, gan pie jaunajām guļvietām un neierastā plašuma. Ar īstenoto projektu apmierināti ir arī saimnieki. No pirmajiem noraidījumiem nenobijušies, viņi mēģināja vēlreiz, līdz pūles vainagojās panākumiem, un ar lauku atbalsta dienesta atbalstu un bankas kredītu ir tapusi moderna kūts. Lai arī gotiņas jau iepriekš pienu devušas labi ap 8 tonnām gadā, līdz ar jauno kūti saimnieki cer piena ražību vēl paaugstināt. Tā mēs gājām visi trietā jau no rīta, kas sāka. Tad tagad, principā, viens cilvēks viņus var, 60 galvas viens pats var pabarot. Kaut gan pagaidām arī roku darbs, dalīt. Ja perspektīvā būs dalītājs, tad jau vēl ātrāk ies. Tā tiešām tad ģimenes ferma sanāk, ka 2 cilvēki var visu izdarīt. Līga un Kārlis sastapušies studējot Jelgavā. Pēc tam devušies peļņā uz Angliju un Norvēģiju, bet pirms vairākiem gadiem atgriezušies Līgas dzimtajās mājās Ošupes pagastā, kur ārzemēs gūtā pieredze tagad lieti noder. Es domāju, tāpēc arī šitais ir, ka ir redzēts, kā vajadzētu būt un ir tiekties. Uz to arī gājām un tā sanāca. Tā ir tāda neatlaidība drīzāk, jo sēdēt un neko nedarīt ir viegli, bet kaut ko uzsākt un iet uz kaut ko, tas jau ir prasīgi, gan spēku, gan enerģiju. Lai arī laukos ir augsts bezdarba līmenis, labus strādniekus sameklēt nemaz nav tik vienkārši, uzskata Eglīšu saimnieki. Nereti sociālais pabalsts vien nedaudz atšķiras no darba samaksas, tāpēc daudz izvēlas labāk nestrādāt vispār. Normālai attīstībai traucē arī neziņa par nākotni. Likumi mainās katru gadu, nav skaidrs arī visas valsts attīstības virziens, uzskata zemnieki. Ja viņi garantētu rītdienu, ja tu spētu saprast visus likumus, viņi mainās jau, ja mēs no 2006. gada, tad viņi ir mainījušies katru gadu. Un izsakot viņiem tas, un ja būtu garantijas, tad arī bankas iespējams skatītos savādāk, jo tagad ir tā, prognozējumības nav. Lai attīstītu savu saimniecību, jaunie zemnieki raksta Eiropas projektus. Tā sagādāta gan tehnika, gan arī jaunais lepnums – 200 000 latu vērtā kūts. Lai arī krīzes rezultātā arvien grūtāk tikt pie banku kredītiem, Eglīšu saimniekiem padomā tālajoši plāni. Kārļa un Līgas panākumus novērtējusi arī zemnieku saeima, piešķirot balvu nominācijā par sīkstumu. Pagalmā plīvojošais Latvijas karogs apliecina, ka vēl vienā sētā ļaudis apmetušies uz palikšanu.